Mūsdienu cilvēkam dzīvi ir grūti iedomāties bez modernajiem elektronikas un telekomunikāciju līdzekļiem. Mobilo telekomunikāciju, kabeļtelevīzijas un datortīklu attīstība, radio un televīzijas raidsekciju nostiprināšanās rada paaugstinātu pieprasījumu pēc elektronikas un telekomunikāciju speciālistiem. Rīgas Tehniskās Universitātes elektronikas un telekomunikāciju fakultātes absolventi darbojas Latvijas lielākajās elektronikas un telekomunikāciju nozares organizācijās un slavenu pasaules firmu pārstāvniecībās. Strādājot savā profesijā, viņi vislabāk var izjust mūsdienu pasaules izaicinājumu, sekot līdzi pārmaiņām, nemitīgi attīstīt savas spējas, papildināt zināšanas un būt globālās informācijas sabiedrības aktīvam loceklim. Rīgas Tehniskā Universitāte – moderna un prestiža, starptautiski pazīstama universitāte kā Eiropas studiju zinātniskās pētniecības un inovāciju centrs, Latvijas attīstības stūrakmens. Studiju izcilība – augstas kvalitātes prestižas starptautiski atzītas studijas, kas iemāca kritiski uztvert un radoši apstrādāt informāciju, analītiski domāt, attīstīt jaunradas spējas un pašizglītoties mūža garumā, sagatavojot starptautiskajā darba tirgu konkurēt spējīgu speciālistus. Ko labāk par to, kad jūs esat beiguši mācīties un jums jāturpina atkal mācīties, es nevaru pateikt. Mācīties bija sarežģīti, bet tas bija ļoti vērtīgi, jo tie bija tādi amerikāņu kalniņi. Visu laiku bija tādi dārdošie ūdenspitumi, mierīgo ūdeņu nebija. Un bija ļoti liels darbs jāiegulda, bet mācības spēki tiešām ir atsaucīgi. Tā maģistra studijas ir sevišķi, tas bija ļoti interesantas. Tagad turpināšu strādāt tieši Telekomunikāciju institūtā, tieši mūsu laboratorijā, šķidroptikā, un turpināšu bīdīt zinātni uz priekšu. Tālāk es domāju doties studēt doktorantūru elektronikas un telekomunikācijas fakultātē, Telekomunikāciju institūtā, jo doktorantūra paver daudzas iespējas popularizēt Latvijas tēlu, veidot dažādus pētījumus, projektus, patentēt jaunas tehnoloģijas, tāpēc arī šī joma man tāpēc saista, un es domāju turpināt un attīstīt to. Visi 3 jaunieši saņēma sarkanos diplomus. Pavisam tika izsniegti sarkanie diplomi 9 absolventiem. Statistikas dati liecina, ka fakultāte sagatavo tikai 3. daļu no vajadzīgā apjoma. Līdz ar to var teikt, ka bezdarbs tuvākajos 80 gados noteikti nedraud. Fakultātē ir 270 budžeta vietas. Svarīgi uzsvērt, ka aizpildot iesniegumu jaunietim rūpīgi jānorāda prioritātes. Sīkāku informāciju jūs varat iegūt fakultātes mājaslapā.